par investīcijām es pateikt skaitļus nevaru, jo šis projekts tika realizēts 2017. gadā, un viņš tika īstenots ar piekrastes labiekārtošanas ietvaros. Tika izbūvēts stāvlaukums, aprīkots stāvlaukums, un tā kā pilsētā nebija apgaismas un informācijas stendi, tad arī projekta ietvaros tika uzstādīts 2 vienā, jeb pat 3 vienā informācijas stends, saules baterija un vēja ģenerators. Tas, kas Pāvlostā ir visvairāk. Vējš šeit ir, saule šeit ir, un galu galā mēs no tā visa vēlējamies iegūt gaismu, elektrību, lai mēs varētu šo te atpūtas laukumu izgaismot. Protams, jāatzīst, ka uz doto brīdi, zinot šodienas tehnoloģijas un zinot to, ka tehnoloģijas neattīstās nevis tikai par gadiem, bet par ceturkšņiem, tad šīs tehnoloģijas, kas šeit ir uzstādītas, viņas ir antīgas, un viņas ir neefektīgas un uz doto brīdi diezgan neliederīgas. Un tādēļ esam arī raduši situācijas risinājumu un esam šo te stendu nodrošināšanai pieslēguši pastāvīgu elektrības pieslēgumu. Jāatzīst, ka no 17. gada līdz šim brīdim šīs te saules baterijas iepirkuma rezultātā esam nopirkuši to, ko esam nopirkuši. Šīs saules baterijas īsti vairs savu tiešo funkciju nepilda. Tas nozīmē to, ka viņš šo elektrību enerģiju neuzkrāja, nespēja akumulēt un uzlādēt akumulātors. Kā rezultātā mēs gribam, lai vakarā degtu gaisma šeit. Ja? Kas attiecās par vēja ģeneratoru? Protams, vēja ģeneratoram arī šis te jauda nav pietiekoši liela, un arī iepazīstoties ar situāciju uz doto brīdi, viņa reāli uz doto brīdi arī vairs, teiksim, šī elektroražošanas iekārta nestrādā, bet nevajag mums skatīties uz šīm lietām tikai ar negatīvu skatījumu. Protams, kā es arī jums teicu par to, ka šeit ir 3 vienā. Mēs esam centušies rast risinājumu ar tā brīža tehnoloģijām. Noteikti, ka šajā brīdī ar šīm tehnoloģijām, kas ir šodien, šīs funkcijas daudz labāk pildītos, un tas rezultāts būtu daudz labāks. Bet, lai to visu apzinātos un zinātu, ir kādam bijis jāuzsāk. Un šī pašvaldība to bija uzsākusi, realizējusi. Protams, ja tajā 17. gadā šis būtu aizgājis kā ļoti labs un veiksmīgs projekts, noteikti, ka mēs šādus 3 vienā stacijas redzētu daudz izplatītāk un daudz vairākās vietās mūsu valstī. Bet, tas rezultāts nav bijis tik labs, un līdz ar to mēs arī valstī šīs te iekārtas tik daudz neredzam. Ir atsevišķas vietas, kur mēs redzam, kad ir pie autobusu pieturām, bet, tad ir atkal jārunā ar citu pašvaldību pārstāvjiem, kāda viņiem ir pieredze.